Jā, sāksim labrīt un laipni lūdzam Emergent tehnoloģiju rītā. Es esmu Aldis Ērglis. Pastāstīšu tādu ievadu un nelielu ievadu prezentāciju, bet mani kolēģi Muntis un Aigars pastāstīs vairāk specifiskākas lietas. Un tehnoloģiju rītus mēs veidojam apmēram reizi ceturksnī, un katru ceturksni mēs uz katru reizi mēs gatavojam kaut kādu tādu īpašu stāstu, kaut ko īpašu, ko mēs pārbaudījām, kas ir nostrādājis un kas praktiski var palīdzēt kādam. Un es ļoti ceru, iepriekš vismaz nākuši klāt cilvēki un teikuši, šis ir ļoti interesanti, mēs pamēģināsim. Ir arī kāds pamēģinājis. Un šodienas tēma arī ir tāda, kuru es domāju, ja jūs iepriekš nebijāt mēģinājuši, jūs noteikti pamēģināsiet, un varbūt tas būs kaut kāds arī tāds jauns skatījums uz lietām, kā mēs strādājam ar IT sistēmām un izstrādājam IT sistēmas. Tātad mūsu šodienas plāns, es izstāstīšu tādus ievadvārdus, un tad mums būs garāks demo, kuru Muntis parādīs praktiski, tāds demonstrācija. Vienmēr ļoti atbildīgs brīdis, ja, jo jūs jau zinat, kā demonstrācijas strādā. Tu visu saplāno, 3 reizes izmēģini, 5 reizes ieraksti, un tāpat, kad demonstrē, viss aiziet drusku savādāk. Bet cerams, šoreiz viss būs kārtībā. Un Aigars arī mums pastāstīs, kā mēs vienu no saviem produktiem, kas ir Praksis, kur patiesībā vakar bija arī tāds oficiālā palaišana, un šis produkts tagad ir pieejams, kā mēs tad to izstrādājām. Tātad šodienas temats, par ko mēs runāsim, mēs runāsim par tādu anglisku vārdu vibe coding. Ja, vibe coding, kā viņu pareizi latviski iztulkot, droši vien kolēģi vēlāk arī mēģinās tādus latviskotus terminus pielietot, bet galvenais uzdevums, jeb galvenais jautājums, kas mums droši vien visiem ir, viens no tādiem galvenajiem, bet ja mēs runājam par programmatūras izstrādi, kā un vai mēs varam izstrādāt programmas ātrāk ar mākslīgo intelektu? Kurš domā, ka varam? Tā apmēram vairāk kā puse. Kurš ir izstrādājis un sanācis? 1, 2 cilvēki. Tātad mēs esam, šeit ir savākušies pozitīvi cilvēki. Ja? Jūs zināt, tāda pozitīvā pieeja, ka mēs ticam labajam, ka to var izdarīt. Ja? Un tāpēc arī mēs gribam šodien parādīt, kā to var izdarīt. Un priekš kam mums vajag? Kāpēc mums vispār vajag izstrādāt ātrāk, kāpēc mēs gribam ar to mākslīgo intelektu? Jo patiesībā ar dabīgo intelektu ir grūti. Ja, visi, kas ir izstrādājuši sistēmas, ir sastapušies, ka nav viegli ar dabīgo intelektu izstrādāt sistēmas. Kāpēc? Ja? Pirmā no tādām problēmām ir tā, ka mēs lietotājs, pasūtītājs saprotam, kādai jābūt programmai, tikai tad, kad to ieraugam. Ja, un tā ir tāda programmu aksioma. Mēs mēģinām viņu visādi apiet, mēs mēģinām aprakstīt prasības ļoti detalizēti. Mēs visādi mēģinām nodot to informāciju IT cilvēkiem, ja, bet tāpat mēs saprotam tikai tad, kad mēs ieraugam. Es atceros, bija tāda vienam klientam demonstrācija, kur klientam rāda tādu pusgatavu sistēmu jau un saka, rekur, te ir tāda lieta, viņš saka, super, un šī te vēl tāda lieta, viņš saka, lieliski, un te vēl tāda, jā, forši. Un tad klients prasa, kur ir tas, ko mēs pasūtījām? Ja, un tā ir tā problēma, ka mēs ieraugam tikai tad, kad saprotam, kad ieraugam. Otra lieta ir tā, ka mēs darbojamies tādā nobīdītā laikā, ja, un nobīdītā ciklā, un ir tā sadarbība starp IT. Tā ir neizbēgama, jo parasti tā parastā kārtība ir tāda, ka biznesa izdomā, ko vajag, un saprot, ko vajag, un IT to māk izdarīt, vai ne? Tāds ir tas tandēms, gribi vai negribi. Un atkal tur ir tāda savi ierobežojumi, ir gan tā dažādā valodā, ja dažreiz, ziniet, to putnu valodu, kad pie galda sēž un tie cilvēki saka, tur apī, šnapī, tur vēl viss kaut kas, ja, un tad liekas it kā viņi tādā putnu valodā runā. Un tas arī tas ierobežojums, kā to mūsu ideju pareizi nodot līdz realizācijai. Jo ja ir tādi 2 cikli, ideja prasības realizācija.
Ja, un kaut kas tajā otrajā ciklā, gan pirmajā ciklā, mēs cenšamies, cik labi var precīzi to savu ideju ielikt tajās prasībās, bet kaut kas tur pazūd pa vidu vienmēr, un arī to prasība līdz realizācijai arī kaut kas pazūd. Arī kā to risināt, tas ir tāds jautājums. Ja būtu kaut kāds ideālais risinājums, mēs ļoti gribētu to atrisināt tādā veidā. Un ja mēs saliekam visas tās metodas tādā, matricā, lai saprastu, kas ir tas vislabākais veids, mēs varam taisīt darbnīcas, mēs varam vienādot to IT vārdnīcu, biznesa vārdnīcu. Ļoti daudz metodas. Tur, piemēram, ir tāds biznesa analīzes Book of Knowledge, Babok. Babok, un tajā Baboka grāmatā ir kaut kāds 50 metodas, kā mēs varam to visu analizēt un nodot IT. Un principā, ja mēs paskatāmies uz tādas vērtības skalas, tad visefektīvākais veids, ja biznesa cilvēks varētu, ja tas, kas saprot, kādai tai sistēmai jābūt, varētu pats parādīt, uzprogrammēt, izveidot jau vizuāli to parādīt, gatavu sistēmu bez mazvai. Un tas būtu mēs viņu varētu nosaukt par tādu prototipu. Par prototipu, un nevis to prototipu, ko izveidojas IT cilvēks, kur atkal ir prasības prototipam un prototipa programmēšana, bet iedomājieties, ka jebkurš no mums, biznesa cilvēks, varētu kaut kā pateikt tam prototipam, uztaisīt to prototipu, izveidot un jau tālāk stāstīt, kas ir nepieciešams, jau rādot. Tas nozīmē, ka mēs gan apējam to aksiomu, gan arī vieglāk nododam tās prasības. Un tāds veids ir, un šobrīd ir diezgan attīstījies, saucās vibe coding, iespēja, ka mēs izmantojam noteiktas programmas, kas ar vienkārši rakstot vārdiski teksta veidā, ko mēs gribam, lai uztaisa, veidojas tas lietotāja interfejs, un viņš veidojās pat programmēšanas valodā. Nav tā, ka tā ir tikai bildītes, tās ir gan ievadformas, tās ir podziņas, tā ir zināma turpat loģika tāda, kas notiek. Tas nozīmē, ka tās var izveidot vienkārši aprakstot, ja es varu tekstā aprakstīt kaut kādu lietu, es viņu ielieku iekšā, un man uzģenerē to gatavo programmu, piemēram, un es eju un rādu jau IT cilvēku, šitādu es gribu, tikai drošu, piemēram. Un tad viņi varētu ar to strādāt. Protams, tur ir savas nianses, un viena no niansēm ir, kā to visu aprakstīt pareizi, lai viņš uzģenerētu tieši. Un izrādās, ka aprakstīt valodā nemaz nav tik viegli visas lietas. Es biju kaut kādā vienā seminārā, kur skolotāji runāja par to, kā mācīt skolēniem, ka skolēniem jāmācās mūsdienās aprakstīt dažādas lietas vārdiski. Un no sākuma man likās, ko viņi tur runā, droši vien, tas taču easy, tas ļoti viegli. Un viņi teica, kā piemērs, kā vārdiski skolēnam, kurā tur klasē, jāmāk aprakstīt vārdiski, kā ar transportieri izmērīt leņķi. Un es tā padomāju, kā es nemaz nevarētu aprakstīt. Kā tur tas pa vidu caurumiņš, to jāpieliek leņķa virsū. Es varu un es domāju, ka katrs no mums ļoti viegli var transportieri leņķi nomērīt, bet ja mums ir vārdiski jāapraksta, tad ir drusku vai ne tāds. Un no kuras skalas, tur 5 skalas, no kuras skalas nolasīt to leņķa vērtību. Un tā ir tāda viena no prasmēm, kas būs mums nepieciešama ar mākslīgo intelektu sadarbojoties. Jo precīzāk mēs mākslīgais intelekts jau viņš saka, apraksti man, ko tu gribi. Bet ja mēs nevaram precīzi aprakstīt, tad viņš saka, ko aprakstīja, ko to dabūja. Un tā ir viena no tādām lietām, bet arī tur kolēģi, kas demonstrēs, varēs parādīt, kādas ir tās metodes, lai parasti to aprakstītu. Un kā izskatās tas prototipēšanas process vibe codingā, jeb tajā, ka mēs rakstam dabīgā valodā, mēs rakstam to un uzlabojam. Tas nav tā, ka mums jāuzraksta uzreiz viss.
Un tā kā mēs uzrakstījām romānu, ielikām un dabūjām sistēmu, bet mēs to darām pamazām. Tas nozīmē, mēs uzģenerējam pirmo versiju, sakam, oi, reku podziņas vertikāli. Saku, nē, podziņām jābūt horizontāli, horizontāli. Un tas ir tāds pakāpenisks iteratīvs process, kur es tā kā visu laiku pārveidoju, pielāgoju to skatījumu, to redzējumu, gala rezultātu tā, lai man sanāk tā, kā es biju iedomājies. Un, ja mēs paskatāmies, no kurienes tas nācis, un vai tas ir kaut kāds absolūtais jaunums, savā ziņā tā ir jauna lieta, bet arī tāds loģisks turpinājums dažādām citām lietām, vai iepriekš jūs, esat dzirdējuši vai pievērsuši uzmanību tādiem citizen developeriem. Esat tādus dzirdējuši. Citizen developeri tie bija, joprojām ir, citizen developeri tie ir tādi, kas strādā ar maskoda vai bezkoda platformām, kā piemēram Microsoft Power platforma, Power Apps, Power Automate, Mendix, daudzas citas platformas, kur nevajag mācēt programmēt, bet ar pelīti var, piemēram, uztaisīt lietotnīti, ar pelīti var uztaisīt automatizācijas scenāriju, kad no e-pasta izgūstās e-pasts pielikumi, un ieliekās SharePointā, piemēram. Un bija tādi citizen developeri. Joprojām ir, bet popularitāte varbūt samazinājusies. Tad ir arī mums power useri. Kas ir power useri? Power useri tie ir tādi darbinieki, kas arī parasti no biznesa, kas specializējas kaut kādas programmas, izmantošanā, piemēram, Power BI, vai arī tie paši dažādi rīki, ar ko palīdzēt kolēģiem, piemēram, kā automatizēt kaut kādus rutīnas darbus vai izveidot kaut ko. Un šodien mēs esam nonākuši pie tādas šodien mēs jūs iepazīstināsim ar to jauno lomu, Vibe Coders, un mūsu mērķis nav ļoti ambiciozs, bet tomēr mēs gribam, lai katrs no jums kļūst par Vibe Coderi. Cik ir alga? Ļoti vienkārši. Alga tā pati, kas jums tagad ir. Jūs kļūstat par Vibe Coderi, un pēc tam kā... Lielāks vezums, kurš vai mazāks? Vairāk prieka un kompetenci. Un tas procesiņš, lai strādātu ar tām mākslīgo intelektu un veidot tās aplikācijas, tas nav varbūt tik viegli, kā izklausās, un tik viegli, kā rādīs Muntis, jo uztaisīt kaut kādas tādas pirmās lietas, tos prototipus, tos, protams, mēs uzģenerējam, sistēma uzģenerē, bet pēc tam, lai to pārvērstu par produkcijas produktu, ir jāievēro noteikts process. Nav tā, ka viņš ir super sarežģīts, bet jāievēro noteikts process, un mēs izgājām tādam procesam cauri, jo ziniet, kā tajā ar mākslīgo intelektu atceriet, kā jūsu rokas. Kurš tic, visas rokas, kurš ir izdarījis 2 rokas. Un tā ir praktiski ar jebkurā jomā ar mākslīgo intelektu. Bet mēs izgājām to procesu no sākuma līdz galam, un tāpēc varam izstāstīt, kā tad tur ir, pēc tam, kad mēs uzbaibojam. Pats galvenais, varbūt neiedziļināties ļoti sīkās detaļās, pats galvenais ir tas, ka beidzot mēs tajā izstrādes procesā varam pilnvērtīgi iekļaut biznesa lietotāju, jeb biznesa ekspertu, jeb biznesa pasūtītāju, kurš piedalās gan pašā sākumā, kad izstrādā to funkcionalitāti. Tas nozīmē, ka nevis apraksta prasības, nevis piedalās intervijās, bet patiešo raksta tajā mākslīgā intelektā un ģenerē to interfeisu. Un vēlāk, ja, piemēram, ir kaut kādas izmaiņas, tad to var darīt tieši tādā pašā veidā. Tas nozīmē, ka nevajag pāriet. Sākumā mēs prototipu varbūt ātri uzģenerējām, pārbaudījām, mēs varam aizsūtīt, parādīt citiem lietotājiem, klientam, varam pārbaudīt, vai tas nostrādā tur pareizi, kaut kas balstoties uz atgrieznisko saiti mēs varam papildināt, un tajā brīdī, kad mēs esam gatavi ar to risinājumu, mēs sakam, šitas varētu izskatīties tā, kā mums vajag, mēs ejam uz izstrādi. Tur pievienojās mums izstrādātāji, testētāji, devopsi, citas drošības speciālisti, citas lomas, lai šo kodu novestu līdz tādam produkcijas režīmam. Bet arī tajā posmā
tie biznesa lietotāji var piedalīties un turpināt rakstīt prasības tajā mākslīgajā intelektā. Viņiem nevajag pāriet uz kaut kādu noteiktu dokumenta veidu. Lūk, tāds īsts ievads no manas puses, un tagad es aicinu Munti, kurš visu to, ko es jums sastāstīju un apsolīju, ka tā būs, viņš jums parādīs, kā tas dzīvē strādā.